Īsi par to, kā Eiropas Savienība atšķiras no Padomju Savienības. Eiropas Savienība un Padomju Savienība ir divas ļoti atšķirīgas organizācijas, kur pamatā ir dažādas vēsturiskas, politiskas un ekonomiskas sistēmas. Lai gan abas organizācijas apvieno vairākas valsts, to līdzības galvenokārt tur arī beidzas. Izveidošanas mērķi un principi. Eiropas Savienība izveidot pēc Otrā pasaules kara ar mērķi veicināt ekonomisko sadarbību, kas laika gaitā paplašinājās līdz politiskajai integrācijai, demokrātijai un tiesiskumam. Eiropas Savienība ir brīvprātīga dalībvalstu apvienība, kas balstās uz vienlīdzību un savstarpēju cieņu. Padomju Savienība tika izveidot pēc Oktobra revolūcijas 1917. gadā ar mērķi izveidot komunistisku valsti. Tā bija centralizēti vadīta valsts, kurā dominē viena partija, un tai bija totalitārs režīms. Politiskās un valdības struktūras. Eiropas Savienība ir nacionāla un starpvaldību organizācija, kas respektē dalībvalstu suverenitāti. Tā ir sarežģīta institucionālā struktūra, kas ietver Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju, padomi un citus orgānus. Padomju Savienība bija federācija ar centralizētu varu, kas koncentrējās un tika vadīta no Maskavas. Padomju Savienība vadīja komunistiskā partija un tās politiskā sistēma neļauj opozīcijai vai vēlēšanu brīvībai. Ekonomikas sistēmas. Eiropas Savienība veicina brīvo tirgu ekonomiku un konkurenci, atbalstot kopējā tirgus un kopējās tirzniecības politikas principus. Padomju Savienība praktizē plānoto ekonomiku, kuru valsts kontrolē ražošanu, cenas un resursu sadalījumu. Tiesību un brīvību ievērošana. Eiropas Savienība uzstāj uz cilvēktiesību, pamatbrīvību un tiesiskumu ievērošanu, kā arī demokrātisku vērtību veicināšanu. Padomju Savienība ievērojami ierobežoja vārdu brīvību, preses brīvību, pulcēšanās brīvību un citus cilvēktiesību aspektus. Dalībvalstu status un attiecības. Eiropas Savienībā dalībvalsts saglabā savu suverenitāti, bet daļu savu funkciju brīvprātīgi nodod izlemšanai Eiropas Savienības institūcijām, lai sasniegtu kopējus mērķus. Padomju Savienībā republikas bija formālas ar būtiski ierobežotu autonomiju un realitātei tās bija cieši pakļautas Maskavas centralizētai kontrolei. Šīs ir tikai dažas no galvenajām atšķirībām starp Eiropas Savienību un Padomju Savienību. Atšķirības atspoguļo dziļas ideoloģiskas, politiskas un ekonomiskas sistēmu atšķirības.